10:30 bija vingrošana līdz 11:30. Jau novingrojamies. Šodien bija ļoti daudz meitenes. Vesels 15 bijām, tam mēs līdz šim pa 10 apmēram, 10, 11 bijām. Tagad jau esam vesels 15, mums jau tā, kas saka, tā galdi nolikti, visi aizdzīti, visi nolikts malā, visa ne. 12. jau luksākās jau otra lekcija, vai ne? Daļa jau meitenes jau no vingrošanas atpūsdamās palika, un tad tagad tūlīt 2 sāksim tālāk dancot, vai ne? Te jau katru dienu ir. Pirmdienas tās ir diabētiķa diena, bet pārējās dienas viss mēs kaut ko dara. Tad ir puišiem novus, puišiem ir zolīte, kas saka, vai ne? Tad ir adītāja meitenes, kas saka, rokdarbnieces, made, trešdienās viņas nāk, vai ne? Ceturtdienās tad ir zolīši un jurists ir, vai ne? Un tad vēl visādi citādi sarunāti pavisam citi, jo katreiz ir kaut kāda papildus lekcija vēl, vai ne? Kas ir šomēnes, tas aizmirst, kur dātuma arī bija nepaskatījos. Oreflēm būs, atkal runās un stāstīs, vai ne? Nu, un tad piekdienā, tā mēs atkal dancosim no 10:30 līdz 1:00, un tad nāk valodas virsū. Tad ir vācu valoda, un tad ir angļu valoda, tad ir klūdziņu pīšana. Tā kā, tad ir tā, atnāk no rīta, no 10 uz darbu. Un tā visu dienu sēž te. Mēs ļoti intensīvi dejojam vingrojam ar slapjām mugurām. Tā kā viss meita tiks pie slaidiem skaistiem augumiem tagad. Kas tās jums ir pa dejām? Kādu veidu dejas? Mēs dejojam ar fokstrota un valša soļiem. Vadītāja, tā viņa tur, sakombinē ritmiski tur tos soļus aiz tiem soļiem un pagrieziens un šitos un tos, vai ne? Viņa veido, ka, pati savas. Mēs neviens oficiāls, ka, nosauktas un programmētas tās dejas vai tādas mēs nedējam. Ir cilvēki, kuri nāk tikai tāpēc, ka lai varētu izkustēties un neviens nedomā par to, es tagad iemācīšos, tad es iešu uzstāties, kā saka, un tā, vai ne? Bet biedrībā tā jūs vismaz izvēlaties kaut kādas tādas, kur ir aktivitātes? Jā, tiešām, ko tad? Kāpēc? Stresu mums pietiekoši mājās ir tāpat. Visādas citādas lietas ir. Te mēs atnākam, te mēs tā, atbrīvojamies no visa, vai ne? Sēdēt atkal kaut ko sevis mājā izsēdējis, vai tur palasīs, vai tur to vai šito. Bet te es atnāku, izlādēties un uzņemt jaunu un spēcīgu atkal iedvesmu. Vakar rītā kaut ko citu, kas saka darīt. Un tā gaida nāk, vai ne, atkal te uzlādējās ritīgi, noskrienās, nodancojās, slapju muguru, un tad, ko labi, ka beidzās. Bet rīta nāk atkal, un nekas nav beidzies. Bet tā arī jūtat, ka tas Jā, protams. Beigās jau ir noguruši, un tā. Bet tas un tad arī interesēm svars un nosferas. Cik tev esi zaudējuši? Vismaz, ja neteiksim, varbūt tieši šī vienā, mēģinājuma reizē, vai ne, bet no vasara jau kaut kas no kā liela kaut kur tur ir bijis vai kā, vai ne, tad tomēr, jā, tik daudz man ir pa daudz, tik man vēl ir jāpadzeni, tas nozīmē, ka man jāpavingro vairāk, vai man jāpalēkā, jāpadanco vairāk. Un visas dāmas tādas pašas aktīvas? Pamatā, jā. Tās, kas nav aktīvas, tās nenāk. Ir jau tādas meitenes dažas bijušas. Es tikai paskatīšos. Ko jūs te dara? Tas bija 5 minūtes pie durvīm paskatījās. Tūlīt bija iekšā strīpā un darbojās tālāk. Tad tik nāca skatīties, bet nākamā mēģinājumā klāt ir. Tā kā interesē. Patīk.
neviens nav pārmocīts, nevienam neko speciāli neuzspiež, ka, teiksim, tev tas ir jāizdara un tas ir jāizdara. Mēs pēc cenšamies paklausīt, cenšamies visus soļus pareizi izdarīt. Nesanāk, mācam, ejam pa jaunam, vadītāji ņem pie rokas un sāk tā kā ar mazu bērnu, labā kāju uz priekšu, kreiso atpakaļ. Kam ir ieietās? Tas smējamies pašas, ka jāsini salms, ja? Seni saloma. Lai zin, kur kājiņ, kur reiz, kas saka, ir un tā. Un labā kreisā grieziens klāt. Un novēršamies uz abām kājām. Uz abām. Pārbaudīt, vai abas kājas pie grīdas. Un atkal ar labu atpakaļ. Un labā kreisā grieziens klāt.